Andri, tu esi vietējais mazais uzņēmējs. Kā tu redzi, kā uzņēmējs pašvaldības atbalstu vai sadarbību ar pašvaldību savā uzņēmēja darbības jomā? Savā uzņēmēja darbības jomā es sadarbībā ar pašvaldību neredzu absolūti nekādu. Tikšu atklāti. Jo mazais uzņēmējs kā tāds, gandrīz viņam nav iespēja eksistēt tikai tāpēc, ka tie darba spēka nodokļi, sociālajie nodokļi, vispārējie nodokļi tiek salikti tik lieli, ka mēs nevaram praktiski izmantot darba spēku, kaut arī vietējo. Ja tāpēc, ka mums jāsamaksā nodokļos tikpat, cik samaksā algu strādniekam. Un tāpēc iznāk aģigāniska domāšana, ka mums jāpaņem visi pašiem uz sevi, ka daram visu vieni paši, visu daram ģimenes lokā, ja? Īstenībā, ja jāņem kāds strādnieks, tad viņš jāņem nelegāli, tāpēc, ka legāli es viņu paņemt nevaru. Tā ir problēma pašvaldības līmenī vai Tā ir valsts valsts līmenī? Tā nav pašvaldības līmenī. Kā tu redz, kā pašvaldība varētu palīdzēt? Vai Nu, kādi es projekti lieli, kas ir lauksaimniecības projekti, tev varētu palīdzēt paplašināties? Paplašināties vai atbalstīt. Faktiski uzņēmējiem atbalstu nekādu nevajag. Uzņēmējiem sakārtot likumisko vidi. Likumu sakārtot vajadzētu. Un šiem maziem uzņēmējiem nav iespēja tādā sīkā veidā attīstīties. Viņiem visi pielāgot tāpatās kā lielajiem uzņēmējiem. Un atkal faktiski, ja skatās šo ekonomisko situāciju, tad tev nav ne pieprasījuma, ne šī ekonomiskā vide tāda, lai savus ziedus tirgotu šeit pat Pārgaujas novadā. Tu taču viņus ved prom uz Cēsīm. Nē, un citur. Kur es vedu, tā ir cita, tā ir mārketinga princips, kur kād es varu to realizēt. Ja? Jā. Neiekš to ir runa vispār. Bet par tādu kā uzņēmēju nevienam nekāda interesa un nav nekāda daļa. Kā tas kuļās, kā grib. Tev palīdzētu, ja šie uzņēmēji būtu Pārgaujas novadā, vismaz sadarbībā, komunikācijā, savstarpējā? Man jau liekas, ka uzņēmēja darbība ir atkarīga tieši no pašvaldības atbalsta. No pašvaldības vismaz morālā atbalsta. No ieinteresētības. Ieinteresētības pašvaldības, lai tādu uzņēmēju būtu. Bet šeit no pašvaldības ir kas pilnīgi neko. Pats par sevi darbojas. Tikai pats par sevi. Līdz ar to faktiski esi diezgan lielā izolētībā no pārējā Arī izolētībā no pašvaldības. Bet ja būtu pašvaldība kāds cilvēks, kas raksta projektus un sniegt kaut kādu informāciju uzņēmēju atbalstam, izsludina pēkšņi mājaslapā, pagasta iedzīvotāji, pašvaldības iedzīvotāji drīkst pieteikties ar savām idejām, savām vajadzībām, un tad pašvaldības darbinieks, sniedz kaut kādu atbalstu. Protams, kad Kā tu sniedz atbalstu šo projektu uzrakstīšanā? Vai tu esi griezies pašvaldībā ar kaut kādu problēmu, lai tev palīdz risināt? Es domāju, ka es negriežos tāpēc, ka man liekas, ka... Nav pie kā griezties. Mēs uz pašvaldību neejam, bet gaidām, ka pašvaldība nav Tas arī tā, ka tas nozīmē, ka pašvaldība nav informēta. Ja? Tātad, ko es varu prasīt no pašvaldības, ja es pie viņas neeju? Ko es varu runāt par pašvaldību, ja es neesmu vispār gājusi, neesmu interesējusies, neesmu prasījusi? Vai ne? Ja mazas summas, jo tās projekta uzrakstīšanas un viss tas, pieņemsim, Rīgā, viņa bez garantijām, ka tas projekts izies cauri. To projektu raksta, ja? Tā kā man par projektu rakstīšanu tīrie zaudējumi, ja es pats nerakstu projektu, ja? Rīgā tanī pašā laikā par to pašu summu bija cilvēki, kas varēja rakstīt to projektu, un man jāmaksā bija tikai tad, ja tas projekts iziet cauri. Saproti, viņi apstiprina un pieņem, un tas finansējums tiek nodrošināts, ja? Neatkarīgie kandidāti savā programmā raksta: popularizēsim vietējos uzņēmumus un individuālos uzņēmējus novadā un ārpus robežām, tā veicinot to izaugsmi, kas palielinātu nodokļu ieņēmumus pašvaldības budžetā. Kāds tev būtu komentārs par šo teikumu? Es nesapratu, ko viņi popularizēs kādā veidā. Vai tev ir vajadzīga popularizēšana un kādā veidā tas ietekmētu nodokļu pieplūdumu ieņēmumus pašvaldības budžetā? Popularizēšana tas būtu man tā kā, gandrīz tā kā reklāma. Līdz ar to arī varbūt būtu lielāka atdeva manam biznesam.
Vai tev ir šobrīd tavs uzņēmums tiek galā ar pasūtījumiem? Tev ir vēl iespēja palielināt šos pasūtījumus, ja tev pietrūkst aprīkojums? Nu, pietrūkst darba spēks. Darba spēks pietrūkst, jo... Izglītos darba spēku laukos nav. Tātad ir jautājums par darba spēku izglītošanu. Vai tu pats varētu organizēt šādus kursus? Kas attiecās par darba spēku izglītošanu, tad pašvaldībām vajadzētu dotēt vai atbalstīt studēt gribējošus studentus, kuriem jāmaksā būtu naudiņu no savas kabatas un kuri nespēja maksāt šīs apstākļos. Es uzskatu, ka izglītībai ļoti liela nozīme ir vispār tautsēmniecības attīstībā. Tas jā, bet pašvaldībai ir jēga maksāt šiem studentiem, apmaksāt studijas tādā, tad, ja viņi atgriežas novadā un pēc tam strādā novadā. Tas nozīmē, ka... To mēs tad varam tikai jau kādam līguma saistībām un sankcijām panākt. To nevar panākt tā, jo brīva griba visiem ir. Bet atbalsts no pašvaldībām, lai viņš izmācītos un studētu, būtu ļoti liels cilvēkiem. Jo viņiem pašiem nepietiek līdzekļi, un budžeta grupās viņi netiek iekšā. Kā tos pabalstīt? Ja mēs skatāmies jau valsts mērogā šīs budžeta vietas un privātais finansējums, tad valsts mērogā ir šī problēma, ka valsts iegulda šajos budžeta apmaksātajās vietās naudu, bet pēc tam, kad beidz šo augstskolu, tad viņš aizbrauc uz ārzemēm, un viņš realitātē šo naudu vairs neatpelna, jeb nodokļos viņa netiek atgūta valstī atpakaļ. Tā ir problēma. Un varbūt saistības uzņemt ar līguma pamatā vai kaut kādā tādā veidā. Kāda ir šajā tuvākajā reģionā perspektīva tieši šim uzņēmēju darbības veidam, kāds ir tev? Viņam ir iespēja vēl attīstīties, kapacitāte būtu? Iespēja attīstīties ir. Grūti, protams, konkurēt ar Āfrikas pozitīvo temperatūru un mūsu negatīvo, laika apstākļiem. Skaidrs, jo, bet, kā man pašam, es smējos pats par savu biznesu, ka man var palīdzēt streiki lidostās, vulkāni izvirdumi, kas aptur šo lielo ziedu plūsmu no ārvalstīm, un tad līdz ar to plauks mans biznes. Tā ir atkal globālā problēma. Jā, tā ir globālā problēma. Ka mēs ievedam, importējam un ļoti maz eksportējam, līdz ar to mēs zaudējam faktiski savu finansējumu. Ļoti vērtīgi būtu, ja mēs paši sevi apgādāt un neiepirkt produkciju, da jebkuru. Da jebkuru, kas ienāk iekšā. Bet līdz ar to, ka nav atbalsts mūsu uzņēmējiem, līdz ar to arī mēs esam nekonkurētspējīgi pasaules tirgū.